Es jums izmantoju tos produktus, kuri ir tādi vieglāki, kuri ir tādi patīkamāki un, teiksim, kuri jūs nepārsteidz, jā, ar kaut kādu tādu, nu, teiksim, ļoti atšķirīgu izskatu, jā. Klāšanu, kā jūs redzat, var veikt. Var ar pirkstiem, var ar sūklīti, var arī ļoti viegli ar rotiņu. Un tas galvenais, kur mums vajag to visu tā smuki salikt, ir sejas centrālā daļa. Mēs sākam ar pierītu uz vienu, uz otru pusi. Šie te tonālais vai šāds te mitrinātājs, viņš pasargā jūsu seju sādu no visiem tiem netīrumiem un no viss tā, kas, teiksim, kas pa dienu sakrājās. Ja jūs jau vakarā ar vati pavalkat pa seju, jūs redzat, ja, kāds tur ir brīvi, kā visi tīri, ja, bet uz sejas ir ļoti daudz visu šo te netīro lietu. Un otrs ir tas, ka arī tagad pavasarī saulīti ir kāda, viņi ir aktīvāki, ja? Un tā seja, teiksim, vai no apsārst, ja? Īpaši, ka jūs, piemēram, kurš aiziet dārziņu ravēt, vai ne, kā ir pirmās tās vasaras, ja? Kad it kā ir silti, tu novelc vakarā, tu skaties, ēties sarkanumi, ja? Tāpēc es jums tomēr rekomendēju ikdienā lietot kādu no šiem te tonāliem līdzekļiem, kuri palīdzēs jūsu seju aizsargāt, jūsu seju jutīsies labāk. Mazlietiņ, ja viņam ir tāds tonējošs, ja redziet, tāds mazlietiņ tāds tā kā iedeguma tonīts veidojās. Kāda ir sajūta no tā tonālā? Nu, tu jūti, ka kaut kas ir, bet nav, teiksim... Tas nav tā, ka man nāda vairs neelpo. Atcerēties vienu ļoti nopietnu lietu. Tā neelpošana, šī ideja nāk no 60. 70. gadiem, kad sievietes izmantoja make-upiem grimmus, teātra grimmus, kas bija ārkārtīgi biezi, krēmveida tonālie, ja, kurš pilnībā pārklāja seju un, teiksim, pilnībā jūs varējāt citu toni izveidot. Daudz sliktāk ir vakarā un no rīta nemazgāt ādu. Tas ir sliktāk nekā lietot tonālo. Ārkārtīgi moderns, varbūt arī citām kompānijām esat redzējuši, ja šādu te birstošo pūderi, ja, kas izskatās balts kā milti, ja liekas ārprāts miltus tirgo vai ne pa naudu, ja uz seju likt. Šis pūderis šobrīd ir ārkārtīgi, nu, teiksim, aktuāls un interesants, jeb labs ar to, ka viņš ir praktiski caurspīdīgs. Ja, tas baltais, ja, viņš ir pilnīgi caurspīdīgs. Ja, tagad pievērsiet uzmanību, redziet, es uzlieku un visas spīdīgās vietas, ja, viņas nomatējās. Bet ļoti daudz domā, ka, nu, kad ādas tonis paliks balts, ja mēs uzliksim, ja, šādus te baltus miltus, ja, un, teiksim, nelietot. Šo te produktu galvenā ideja ir tā, lai saglabātu jūsu to dabīgo izskatu, ja, lai nebūtu tas mākslīgais, ja, no kā parasti es domāju, ka jūs arī baidaties, ja kaut ko uzlikšu, un tad izskatīšos, ja, pilnīgi kaut kā neadekvāti un nebūs labi. Ja, tātad jūs redzat, ka viņš praktiski to sejas tonīti neizmaina, ja, drusku tāds tā kā iedeguma tonīts parādās, ja, bet viņš ir tāds ļoti viegls, ļoti dabīgs. Mazlietiņ izceļam vaigu kaulus, mazlietiņ izceļam mūsu tos vaipstus, un tad mēs varam šeit nedaudz atrodam, kur mums ir visizvirzītākā vieta, un tad šeit apakšpusītē, ja mēs tādu trīsstūrī pieliekam. Mazlietiņ zodu līniju uzliekam, un redzat, es uzlieku līniju un viņu smuki sapludinu. Un otru pusī. Tādā veidā mēs smuki izceļam mūsu šo te sejas formu un sapludinām. Ja, drusku te zem actiņām arī varam uzlikt. Ja? Tāds tingš, ja, un tas uzreiz mums tas ādas tonīts atsvaidzinās, paliek svaigāks. Ar brūnu ēnu, kas atbilst tavam matu tonītim, un mēs mazlietiņ šeit smuki aizīmēsim tās ādas starpiņas starp uzacu matiņiem. Sāku es nedaudz no vidus, ja, un tad aizēju uz priekšu un uz galvu. Uzacu līnijai principā ir liela nozīme, ja, jo viņi iedod sejai izteiksmi. Un tas uzreiz, teiksim, pareizi izvēlēts šāds te krāsojums, viņš uzreiz arī padara to acu skatu labāk. Tagad mēs mazlietiņ to plastisko ķirurģiju, ja, lai nebūtu jāiet pie plastiskā ķirurga, tad gadiem ritot
zemes pievilkšanas spēkā, ja, tas plakstiņš smuki mums sadzās pāri. Un tad ir ļoti pareizi viņu, redziet, ar tumšāku ēnu ietonēt, ja mazlietiņu uztaisīt tumšāku. Un tas palīdz viņu vizuāli pacelt, ja, un iedziļināt atpakaļ. Lai aptiņai būtu līdzsvars, mēs arī mazlietiņu apakšpusē uzliekam kontūriņu. Un es tagad smuki, viegli sāku ķemmēt skropstas un meitenes principā bez skropstu tušas. Jums nevajadzētu ikdienā iziet no mājas, jo tas ir tas, kas acīm vienmēr iedod to skaisto izskatu. Vakarā, kad jūs notīrat tušu, nomazgājat visu nost, uz nakti jūs varat uzlikt šo te skropstu želeju, kura skropstiņas tātad pasargā, viņas baro, ja viņas labāk jūtās, ja īpaši, teiksim, kad viņas ir nogurušas no dienas, teiksim, tušas tā svara. Šobrīd ir aktuāls tādas košās sarkanās lūpu krāsas. Un tāpēc noteikti vajadzētu izvēlēties viņām kontūru zīmuli apakšā. Un tad tagad es sāku ar to, kad es izzīmēju šeit viducītī šo te salaidumu, jeb citu viņu par kāju sauc, ja, jeb to jumīti, ja, šo te. Ja, visvieglāk to ir izdarīt šādi un šādi. Un tad sākam no lūpu kaktiņiem. Bieži vien tad, kad jūs uzliekat kontūru zīmuli, tad jūs ieraugat, cik skaista ir jūsu lūpu forma. Līdz tam bieži vien visi domā, ka tās lūpas ir pilnīgi neizdevušās. Ja? Un tad es šo te uzlikto līniju mēģinu smuki sapludināt, ja, lai tas tonīts ir vienmērīgāks, ja, lai tas kontūriņu smuku mums izlīdzinās. Un tagad mēs uzliksim otrais vēl vienu slānīti, un tad uzliksim noslēgumā lūpu krāsu.